Sveiki! Prieks jūs atkal satikt mūsu Iecavas ražotnē, Dotnuvas sītas fabrikā. Pēdējo reizi mēs tikamies šeit mūsu atklāšanā, tagad ir pagājuši pāris mēneši, un prieks paziņot, mūsu ražošana ir sākusies un iet pilnā spārā. Uz doto brīdi esam pieņēmuši vairāk nekā 2000 tonu, katru dienu ieved graudu, kas pēc tam pārtop par sēklu. Ražošana un fasēšana arī ir uzsākta. Ikdienu mēs saražojam vairāk nekā 100 tonnas sēklas, kas tiek sagatavota gan vietējiem Latvijas klientam, gan arī uz Igauniju. Tālāk es nododu estafeti mūsu ražošanas vadītājam Jānim, kas pastāstīs smalkāk par ražošanas procesu, kā graudi nonāk pie mums mūsu ražošanas līnijās un kas beigās iznāk no viņas. Ierodoties graudu transportam, iebraukšana teritorijā notiek cauri reģistrācijas sistēmu, kuru graudu pārvadātājs jau ir reģistrēts mūsu sistēmā. Otrais punkts. Uzgaidīšanas zonā tablo parādās informācijas šoferim, kur tiek norādīts viņa uzgaidāmais laiks. Trešais punkts. Kravas svēršana un analīžu noņemšana. Ceturtais punkts. Kravas izbēršanas vieta. Piektais punkts. Tukšās taras svēršana. Pirms transports ierodās pie zemnieka saņemt savu kravu, paņemot kravu, loģistikai šī krava ir jāreģistrē mūsu iekšējā yard management sistēmā. Šī sistēma mums palīdz ikdienā koriģēt transporta plūsmas un pateikt, cikos transportam ir jāierodās un kad viņš tiks atkrauts. Tādā veidā mēs zinām precīzus laikus, kad un kas notiks un kas tiks atvests. Ierodoties kravai, no kravas tiek paņemts vidējais paraugs ar paraugu ņēmēju. Tālāk šie graudi nokļūst iekšā laboratorijā, kur tad tiek noteikta kvalitāte šai atvestajai katrai kravai. Tad, kad ir noteikta atvestās kravas graudu kvalitāte, krava dodās uz pieņemšanas bedri, kur tālāk tiek pieņemti un izbērti šie graudi. Tālāk šis ceļš turpinās uz ražošanas līnijām, kur attiecīgi veicot pirmo priekšsatīrīšanu, šie graudi nokļūst bunkuros. Bunkuri ir sadalīti katrai saimniecībai savs atsevišķs bunkurs, un arī katrai šķirnei un kultūrai ir savs bunkurs. Tādējādi veidā mēs samazinām riskus sajaukt šķirnes. Šī ir mūsu graudu pieņemšanas bedri. Tātad šajā bedrē mēs izberam atbraukošās kravas. Līdz ar to attiecīgi stundā mēs spējam pieņemt līdz pat 40 tonnām atvestās kravas daudzumu. Tad, kad graudi nonākuši pieņemšanas bedrē, tālāk pa transportieru lentām viņi nonāk šajā iekārtā. Šī iekārta veids primāro attīrīšanu, tātad noņem lielās frakcijas daļas, un tālāk šie graudi augšā pa kausī transportieriem dodās tātad uz šiem bunkuriem. Kā jau iepriekš minēju, tātad šai saimniecībai būs tikai savs bunkurs, kas arī tālākajā ražošanas procesā tiks izmantots. Tad, kad ir noteikti analīžu rezultāti, mēs varam uzsākt otro attīrīšanas posmu. Tātad, ejot cauri graudu separātoram, mēs atdalām mums nepieciešamās un nevajadzīgās frakciju daļas. Attiecīgi tālāk jau līnijā mēs ejam uz trojeriem, kas ir iekārtas, kas sadala izņem ārā no graudiem mums nepieciešamos graudus. Kad esam atdalījuši graudus no nevajadzīgajām formām un lielumiem, attiecīgi tālāk tīta graudu plūsma dodās uz gravitācijas galdu. Šajā līnijā un iekārtā mēs attīram graudus pēc viņu blīvuma un tilpumās. Kad ir veikti visi nepieciešamie attīrīšanas darbi, šie mūsu attīrītie gatavie sēklas materiāli graudi nonāk šajos bunkuros. No šiem bunkuriem ir ņemts idejais paraugs. Šis idejais paraugs atkārtoti nonāk laboratorijā, kur tad mēs veicam galīgās kvalitātes noteikšanas darbus. Šis tad ir mūsu pēdējais posms mūsu ražošanā. Tātad šajā ēkā iekšā mēs apstrādājam graudus ar fungicīdu, ja tas ir nepieciešams klientiem. Un šī ir mūsu automātiskā pasēšanas līnija. Šajā līnijā mēs satarojam bigbegos sēklas pa 600 kg. Ņemot vērā mūsu rūpnīcas modernizāciju, mums ir iespēja strādāt šeit gan no datora, gan arī no planšetes. Attiecīgi operators ir spējīgs atrasties jebkurā vietā rūpnīcā un kontrolēt visas iekārtas. Tad, kad ražošanas process ir noslēdzies, safasētie bigbegi nonāk mūsu noliktavā, un tālāk jau šī prece nokļūst pie mūsu izplatītājiem. Dotnuvas sītas sēklas izplatītājs Baltijas valstīs ir Linas Agro. Šī rudenī plānot saražot miežus Jakubus, ko mēs pārdosim Latvijas un Igaunijas tirgu, kā arī ziemas kviešus Balītus, Etana, Asori, Nida, Delavar un Lakaja, ko mēs arī izplatīsim Latvijas un Igaunijas klientiem. Sēklas ir pieejamas Linas Agro Iecavas noliktavā un arī reģionālajās noliktavās. Esam uzsākuši piegādes klientiem, bet, ja jūs šaubaties, detalizētu šķirņu aprakstu varat apskatīties mūsu mājaslapā elektroniskajā katalogā. Un, kad esat izvēlējušies, zvaniet savam menedžerim un veiksmīgu jums sējas sezonu!